cilvēkus. Piemēram, viņa aizved slimos cilvēkus uz slimnīcu. Kad es biju pie doktora, tad man bija abās kājās bija pote. Palātē, kas iet istabā visi. Operācijas zālē operē cilvēks. Operācija, kur liek uz kājām uz bēderu. Vadus. Bet slimnīcā jau nav cilvēki. Ne, slimnīcā ir cilvēki, bet viņi visu laiku strādā. Palīdz cilvēkiem, kuri dzemdē bērns, bet viņi paši tā dara kaut ko tā. Kad kaut kas slikts notiek, tad viņi ieslēdz uguni, un tad viss skan. Tā, vīvu, vīvu. Vakar iestājās 43 sniegt palīdzību 56 bez traumu un 18 traumu pacientiem. Vakar dežurēja dr. Konvālo. Slimnīcā 5 minūtes notiek katru rītu. Dežūra ārsti nāk un ziņo, kas viņiem iepriekšējā diennaktī ir noticies, kādi pacienti bijuši, cik smagi pacienti, kas ar viņiem tiek darīts, vai ir operēti vai nav operēti, kā ir ar vietām slimnīcā. Tas ir katru rītu mums 8:15 šādas 5 minūtes notiek. Dzemdībumi? Kā sadarbojas ar ģimeni? Tā ir labāk. Jā, atraduši šitā. Es domāju, ka mēs varētu darīt tā lēnītēku. Iekārtot, virzīties uz to pusīti. Jā, lai šitējums pasaulē. Jā. Sakiet brālītim, lai nāk. Es jau viņam uz laiku saku. Pēdējo 10 gadu garumā maz drusciņi, gandrīz vienādi, bet tās nosvars ir drusku uz puišiem. Tikko tagad viens bija, kur bija pateikts, jā, puika, man liekas, viņam piedzima puiku, nosauca par Ozolu, ielika vārdu Ozols. Man ir bijis iespēja 2 reizes būt šajā slimnīcā, tieši šajā nodaļā. Un abas reizes man ir klājies ļoti labi. Un es gribētu iedrošināt arī citus vecākus. Ja jums ir plānots ģimenes pieaugums, droši brauc uz Vidzemes slimnīcu. Dzemdību nodaļu. Varam novēlēt, lai turpina attīstīties un būtu arvien tāda pretimnākošāka un foršāka. Kādi jau arī ir darbinieki, visi mums ļoti patīk. Paldies! Šeit ejam par mūsu slimnīcas uzņemšanas nodaļu, kas ir mūsu slimnīcas sirds. Šeit notiek pirmreizējā pacientu pieņemšana, veselības stāvokļa izvērtēšana un tālāk tiek pieņemts lēmums, vai pacientu ārstēt ambulatori vai tomēr ārstēt stacionārā, tātad ievietot slimnīcā. Jāsaka, ka šodien mums ir mazāk pacienti, bet parasti šeit ir vienmēr burzma. Tas nozīmē to, ka cilvēki ir veselāki un nav jāsniedz šī palīdzība, varbūt tik daudziem neatliekamā kārtā. Labdien! Veiksmīga pusdienas laika. Mēs pirms ciemos atnācām. Kāpēc mums šodien ir maz pacientu? Būs vakarā, ja? Un cerēsim, ka daudz nebūs. Vai tā vispār viss kārtībā, daudz maz?
Mēs interesējamies, kāpēc doktori mums šodien ir mazāk pacientu nekā parasti. Šodien nav mazāk pacientu, šodien ir dramatiskāki pacienti, šodien ir izcili dzērāji, kuri nodzēruši savas spējas. Viens ir, kurš saka, man kaimiņš šodien noņēma no cilpas. Slimnīca ir pārpildīta līdz malām, tā kā ļoti labi, ka tā 13. datumā piebremzējās tā plūsma. Ko tādu varbūt priecīgāk? Nē, tas, ka mēs esam izdzīvojuši te visā trakajā ritmā, kāds ir te uzņemšanas nodaļa uzlikt. Viņai tiešām ir uzlikts. Mēs esam kā starp diviem dzirnakmeņiem tādiem, ka mēs tomēr esam tādi kā dimanti. Ar aplausiem sagaidiet. Nu labi, man maiņa beidzās, turās kolēģis. Labdien, doktora Klauna, labdien. Sveicināt, vec cieņa, sveicinātāji. Turās, ja? Jā. Nu, jāsaka, ka mums arī tādi speciālisti ir, kas māk ārstēt arī ar smaidu un ar jokainu attieksmi. Vairāk jau, protams, tur mēs pozitīvi novērtē mūsu mazie pacienti, bet reizēm arī palīdz kāds laimes stars arī mūsu pieaugušiem pacientiem. Mēs atrodamies ne tikai uz doto brīdi, ne tikai Valmierā. Mums ir arī filiāli Valkā, kur mēs sniedzam ambulatoros pakalpojumus, un mums ir arī maza filiālīte arī Rūjienā. Uz doto brīdi pie mums strādā nedaudz vairāk kā 550 darbinieki. Mēs esam viens no lielākajiem darba devējiem Vidzemes reģionā. Mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusies arī ar arotbiedrībām. Mēs lepojamies ar to, ka mums ir 4 arotbiedrības, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu sniegt labu un kvalitatīvu pakalpojumu mūsu pacientiem. Mums ir daudz ārstu un daudz vidējais medicīnas personāls, kas pie mums un arī medicīnas nozarē strādā vairāk kā 40 gadus. Un tas ir tiešām ļoti nozīmīgs pamats, lai veiktu arī nākošo kolēģu apmācību, stāstītu par tām vērtībām, par tām lietām, kas mums palīdzētu labāk un efektīvāk strādāt. Izmaiņas ir milzīgas, kādas bija tehnoloģijas, kā vispār notika operācijas, bet mums jau pavisam viss bija savādāk. Viss šūšana, viss šujamie materiāli, viss jauns, viss tas bija jāapgūst, viss tas bija jāiemācās, bet katrā ziņā tas tā bija jauki. Operācija zālē ļoti daudz darba un strauji tas temps un viss, tad es domāju, kungs, kā man gribētos sēdēt tā vienkārši normāli kabinetā, es sēžu un strādāju savu zināmu darbiņu. Un tā, lūk, tas ir noticis, ja, tagad tā kā viss, kas notiek uz labu, es jūtos labi. Es esmu priecīga, kad es strādāju šajā slimnīcā. Viņi mani mīļa no pašiem pirmsākumiem. Labdien, kas jums par nelaimi? Pirkstiņas sadām. Durvīs. Cik sen tas notika? Pirms kādas pusstundas, kā līdz mēs pat aizmēram uz skolas. Ko tev Melulīte sauc? Valmiera un Valmieras slimnīca mums ir mazākā no valsts nozīmes pilsētām, ar nebūtu ne mazāko no valsts nozīmes slimnīcām. Un es domāju, ka mums ir viena no labākajām vidējā līmeņa slimnīcām visā valstī. Un tas nav radies vienā dienā. Milzīgi nopelni, protams, ir sākot jau ar doktoru Georgu Apini, kurš pagājušā gadsimta sākumā būvēja Valmieras slimnīcu lielā mērā uz savas naudas un ziedotāju līdzekļiem. Turpināja to doktors Arturs Bērziņš, doktors Laucis, kurš bija slimnīcas galvenais ārsts un kurš arī inicēja šīs te mājas, šīs te jaunās slimnīcas celtniecību, kurai tagad ir 40 gadi. Man bija saruna ar vienu no Liepājas kolēģiem. Viņš man toreiz saka, tu jau gribi tā kā Rīgā. Es viņam saku, kāpēc man tik slikti, man vajag labāk. Es negribu ar to teikt, ka Rīgā ir slikti, ja? Bet vienā otrā lietā mēs esam pilnīgi viennozīmīgi tajā pašā līmenī un varbūt pussolīti priekšā. Tas, protams, tā nav visu laiku, ja mums ir nepārtraukti jāattīstās. Viktorija, nāc, parunājies. Vai dieviņ, kādu tu esi noraidoši? Aizvēru un aizslēdz. Labdien, veiksmi darbā.
Paldies! Daktere ar mums ir ļoti profesionāla, ar ļoti lielu pieredzi, bagāta ārste. Varbūt, daktere, izstāstiet, kā jūs jūtaties? Nu, kā tad var justies? Jāstrādā un viss. Nodarbinam daudz, ja? Nu, es neteikšu, tas ir labi, ka ir darbs. Piemēram, mums ir katru sekundi, tikko viens spilgts piemērs bija, kas domāja, kad ir aizries. Devām narkozi, izreiz, ka viņš ir iedzēris tādu šķidrumu, kas viņam ir izdedzinājis kuņģi. Bet viņš domā, ka viņš ir aizries ar kaut kādu ēdienu. Tā kā tie piemēri mums ir katru dienu un katru stundu. Mēs sēžam uz pulvermucas. Vispār jau tā mūsu ikdiena, viņa nav ne priecīga, ne tur kurioza, nekāda. Viņa ir sarežģīta, grūta un atbildīga. Tagad jau es arī esmu, teiksim, komfortā pat ar sevi un savu darbu, bet pirmsākumos tas bija ārkārtīgs stress. Pirmdienas rīts tas bija tiešām ārkārtīgs stress, jo tu domā par to, kas tevi sagaida tajā darbā, kādi pārbaudījumi, cik sarežģīti gadījumi un kā tu ar to tiksi galā. Slimnieku nezinu, bet aktorim. Protams, ir dažādas dežūras, ir vieglākas un smagākas, bet nostrādājot 24 stundas, īstenībā visi ir ļoti piekusuši. Un ir situācijas, kad arī vēl kādreiz darbs ir jāturpina. Tā kā medicīnas darbiniekiem ir vajadzīga tiešām ļoti liela izturība, ko arī gribētos novēlēt visiem šajā 40 gadu jubilejā. Tiešām labu veselību, izturību un prieku par to darbu, ko mēs darām. Un atrast laiku arī atpūsties. Un es domāju, ka lielākais izaicinājums nākamos 40 gados būtu nodrošināt slimnīcu gan ar ārstiem, gan ar māsām, jo šis jautājums pēdējos gados paliek ļoti aktuāls. Par nākotnes plāniem jāsaka, ka, protams, mēs līdzīgi kā Rīga nekad nebūsim gatavi. Mums ir daudz ideju, daudz domu. Mums ir mēģis nākošā 5 gadē veikt pilnīgu visu slimnīcu telpu rekonstrukciju un renovāciju, lai mūsu klienti šeit justos droši, viņiem būtu šeit patīkami. Un arī mēs domājam daļai arī par mūsu vizuālo tēlu un arī turpināsim rekonstrukcijas darbus, kas attiecās ar uz ēkas fasādi. Sabīnītī, tu piedzimi šitā nodeļā? Valmierā? Jā, viņa piedzima Valmierā un strādā arī Valmierā. Un viņa arī ir vecmāte. Tevi arī nofilmēs. Tāpēc viņa arī pieņem to darbā. Mums nemaz brīvas vietas nav. Es novēlētu, lai visi ir smaidīgi. Un lai tas smaids nāk no sirds. Un lai vienmēr, lai viņš nepazūd. Un, protams, būtu ļoti jauki, ja tie, kas dzīvo Valmierā, tie, kas šeit ir piedzīmuši, pēc kāda laika atgrieztos mūsu slimnīca jau kā speciālisti. Un mums ir ļoti smuks piemērs. Mīļie kolēģi, sveicu jūs mūsu slimnīcas 40 gadu jubilejā. 40 gadi reizē raugoties nav daudz, nav arī maz, bet tas ir zināms vidusceļš katra konkrēta cilvēka dzīvē. Un arī mūsu uzņēmumam tas ir zināms pagrieziens nākošām 10 gadiem. Tāpēc es gribētu vislielāko paldies teikt visiem kolēģiem, kas pie mums ir strādājuši jau no šīs slimnīcas dzimšanas dienas. Gan visiem mūsu kolēģiem, kas ir pievienojušies vēlāk, jo jūs esat ļoti nozīmīgs spēks. Paldies jums par jūsu veikumu, par jūsu darbu.